Jūs atkal tādā slipperībā to turat, jums noteikti ir priekšstats par to, kā šī reorganizācija var izpausties. Jūs to negribat pilnīgi. Reorganizācija var nozīmēt vienu cilvēku nomaiņu, var nozīmēt pilnīgu struktūras maiņu. Nu jā, tāpēc vienu cilvēku nomaiņu neko sistēmā kopumā nedos. Es pēc savas izglītības esmu inženieris, un es vienmēr gribu redzēt sistēmu kopumā. Viens cilvēks nekad nav galvenais stūrakmenis, lai sistēma strādā. Jā, viņš var būt mazs zobratiņš, kas var traucēt vai palīdzēt. Tāpēc ir nepieciešamas sistēmas maiņa šajā nozarē. Kāda tā būs? Tad, kad sagatavos, tad mēs runāsim. Jūs sakat, viens cilvēks ir zobratiņš, bet tomēr šim zobratiņam ir, ja viņš ir vadītājs, tad es domāju, ir ļoti liela nozīme. Es nesaku, ka viņam nav bāzi. Viņam nav bāzi. Daudzkārt savu nesavaldīgo spontāno dabu demonstrējis, viņš ir atsaicies skaidrot pārvaldes lēmumus. Bet viņš ir profesionāls savā jomā. Bet vai tas ir Atzīstam. Nu, par to varētu šaubīties. Viņš izrakstīja rēķinus, kuri pēc tam tika atzīti par nepamatotiem, vairāku tūkstošu latu. Pagaidiet. Jā, tieši tāpēc, ka viņi bija tik seni, veci un nebija atšifrēts, kas bet viņi nebija nelikumīgi. Dažus varēja, šodien sēdē izskanēja nelikumīgi. Es teicu nepamatoti. Jā, tieši tā. Jūs teicāt nepamatoti. Tātad kaut kas tur tomēr nebija. Jā, tad, kad mēs izgājām cauri šie parādi, ir ļoti seni. Viņi ir no tiem laikiem vēl, kad bija pavisam citi likumi, pavisam citi skatījumi uz lietām, pavisam savādākas lietas. Arī viņš vēl nestrādāja tā. Šobrīd šie rēķini un viss šīs lietas, viņi ir vairāk vai mazāk, viņi ir izdarīti darbi. Var strīdēties par viņiem, bet viņi ir izdarīti darbi un tā parāda nasta ir. Un viņi nav radusies savādāk, ka viņi ir radusies nesamaksātu pakalpojumu rezultātā. Līdz ar to, ka mēs nevarējām visiem 100% pierādīt šo rēķinu pamatotību, mēs pieņēmām lēmumu viņus atcelt šo rīkojumu. Jo mēs tad nebūtu godīgi bijuši pret visiem pilsētas iedzīvotājiem. Jo veselai virknei un arī ļoti daudzi pilsētas iedzīvotāji nāca un kārtoja šo jautājumu, lai varētu samaksāt. Bet, lai mēs nekropļotu un veidot šo vienādo līdzīgo attieksmi, bet visiem mēs arī pieņemam šādu lēmumu. Bet, ja mēs runājam par šīs institūcijas vadītāju, tad, to, ka viņš ir ļoti daudz kritizēts par savu neprasmību, ar cilvēkiem runāt, un arī nesen bija gadījums... Nekritizē tos, kas guļ, tos arī kritizē. Bet ir cilvēki, kurus kritizē daudz, un jums te pilsētā ir labi vadītāji, kuri pelna cieņu iedzīvotāji, un par kuriem nav sūdzību. Viņam jāmainās. Jūsu tātad, vai viņš ir piemērots, vai viņam jāmainās? Viņam jāmainās, ja viņš to nespējas, pašam arī. Bet viņš ir amatā, ja es nemaldos jau kopš, nezinu, cik gadus, tie nav 3, 4, tie ir vairāk gadi. Cik ilgi vienam cilvēkam var lūgt mainīties, ja ir labi redzams, ka viņš to nespēja darīt, ja viņš kāp uz tā grābeņa atkal. Nu, pat bija gadījums, kad viņš izraidīja šos te žurnālistus rupjā veidā. Bet varbūt arī šeit varētu padiskutēt. Vai viņš ir piemērots? Varētu padiskutēt. Par ko? Ja žurnālists ierodās sanāksmē, kaut kur viducītiem žurnālistiem diezgan raksturīgi tas ir nokavēt sākumu. Un tad atnāk pagaidi, sākt fotografēt, sākt vēl visādas lietas darīt. Es domāju, ka cilvēka tāda pieklājība ir palūgt atļauju piedalīties. Vienkārši elementāri palūgt atļauju piedalīties, jo varbūt, kad ir lietas, par kuras nav jādzird citām ausīm. Tas tā vienkārši normāli, ētiski pareizi būtu, vai ne? Vai jūs domājat, ka saruna par to, kā jebkura saruna, sanāksme, ieejot svešā telpā, vienkārši elementāri, pieiet pie saimnieku un paprasīt, es drīkstu. Vienkārši elementāri. Jūs taču arī savā dzīvoklī noteikti negribētu redzēt. Arī domas sēdi,
Nē, arī domas sēdē likums ir, jā, attiecībā uz domas sēdēm ir pieņemts normatīvs. Attiecībā uz domas sēdēm pieņemts normatīvs, ka viņas ir atklāts, viņas ir brīvs un vienkārši ir jāpieraksta savs uzvārds. Pilsētas nekustamo īpašumu apsaimniekošana, tā ir komerci. īpašnieku būtības ir iedzīvotāji tieši tā. Šī ir sabiedrība. Jā, tieši tā. Prese tomēr pārstāv sabiedrību un strādā. Jūs tātad aizstāvat Vidži, ka viņš darījās... Es viņu neaizstāvu. Es neaizstāvu. Es saku, ka varbūt arī citiem ir jāpadomā par savu uzvedību. Tātad Vidžis līdz šim nav darījis neko tādu, lai... Es vēlreiz saku, lēnām un uzmanīgi. Es neatbalstu Vidža rīcību. Nekad to neesmu atbalstījis. Bet lūdzu padomāt arī citiem. Vai tas nozīmē, ka nav gaidāma viņa nomaiņa saistībā ar šo reorganizāciju? Reorganizācijas plāns būs gatavs, tad par to mēs runāsim. Kā jūs vērtējat pašvaldības policijā notiekošo pēdējā laikā? Jums nešķiet, ka tur pastāv manām plaisas starp vadību un starp strādājušiem, starp darbiniekiem? Jā, tāda plaisa bija radusies. Mēs ar vadītāju šo tematu esam izrunājuši. Un es domāju, ka viss būs kārtībā. Tad plaisa tiks aizbrīvēta? Jā, protams. Vai arī viņam ir jāmainās? Varbūt tās ir dažas specifiskas lietas, kuras varbūt ar vairāk ir nepieciešams izrunāt. Un vadītāja maiņa jau vienmēr atnes kaut kādas jaunas vēsmas, kuras tad abām pusēm pēc kaut kāda laika ir jāsaprot, kur ir mana vieta, ko es esmu darījis, kur ir kolektīva vieta, kā viņi rīkojušies. Tas ir vienkārši normāls process. Šajā gadījumā tās jaunās vēsmas izpaudās kā jauno kadru pieņemšanas darbā šie principi, kas bieži vien... Redziet, es jau to skaidroju vienreiz, kam nav izprotams. Policijas vadībai, kurai ir pienākums rūpēties par kārtību pilsētā, ir arī viņa pienākums rūpēties par savu kolektīvu, ko to viņš dara. Un savas atbildības ietvaros viņš arī šo darbu veids. Ja mēs paskatīsimies vēl mazliet iepriekš, tad redzam, cik daudz krimināla lietas ir bijušas uz pašvaldības policistiem, cik daudz pašvaldības policisti ir aizgājuši no darba projām savas nesavaldības, savas neprofesionalitātes dēļ. Tad ko mēs tagad mēģināsim atbalstīt tos huligānus, kas ar stekiem daudz pilsētas iedzīvotājus? Mēs viņus atbalstām? Vienu sadaļu es gribētu teikt jā. Vienā sadaļā es gribētu teikt jā. Kurā? Tad redzēsim.